Labdien, Latvijas Kristīgā radio klausītāji un skatītāji! Studijā radījums Gaismas ceļš. Pie mikrofona Ginslavs Grīnbergs. Iepriekšējā radījumā mēs ar Dievu žēlstību runājām par to, kas ir Dieva vārds, vai Dieva vārds ir Dieva vārds. Un tā ir viena no ļoti būtiskiem jautājumiem, kas mums jāatbild ir ne tikai ar muti, bet ar savu sirdi un patiesībā arī ar savu dzīvi. Vai Dieva vārds ir Dieva vārds, vai tas ir kaut kas cits, jeb kulturāls mantojums, jeb cilvēku nezināmās vēstures gājums, kas ir bijis un kas ir noticis. Mēs īsti nezinām, bet šeit mēs esam, un tādi kaut kādi visādi raksti mums ir, un tā mēs te pie viņiem turamies un skatāmies, ja arī tas tiešām ir Dieva vārds, ko pats Dievs ir devis ar savu dēlu Jēzu Kristu un savu svēto garu arī šodien mums. Šis vārds atnāca līdz mums tiešām derīgs un nesagrozīts, un atbilde ir jā. Protams, citiem cilvēkiem šī atbilde var būt savādāka, bet Dieva bērniem, tie, kas ir piedzīvojuši atzimšanu no augšienes, proti svētā gara izmainītu sirdi un arī atjaunotu garu, tas cilvēks, kas ir atzimis no augšienes, kuram ir svētais gars, ierauga, ka Dieva vārds, ja Bībele, ir Dieva vārds. Un tas izmaina sirdi, tā tas notiek ar mani un daudziem citiem brāļiem un māsām Kristū. Un tas nav vienīgais, tā sakot, pierādījums. Ja ir zinātniskais pierādījums, tas nekad nevar būt, bet ir sirds pierādījums. Un zinātniski arī to var redzēt un pierādīt daudzos un dažādos veidos, ja vien vēlās to ieraudzīt un saprast. Un šis jautājums arī ir mums ļoti svarīgs. Un šeit ir arī vēl viens ļoti svarīgs jautājums, ja reiz tas tā ir, kas ir šī pārliecība, ka Dieva vārds, jeb svētie raksti, jeb Bībele ir Dieva dots vārds, viņa paša dots vārds. Ja reiz tas tā ir, tad tam ir arī konsekvences, jeb arī secinājumi mūsu dzīvē, kādā tad ir jābūt mūsu dzīvei. Un tas ir diezgan tālajošs un daudz konsekvences izriet no tā. Bet, ja runā par Kristus draudzi, par patieso Kristus draudzi, tad viņi balstās uz šī apustuļu pamata, kur stūrakmens ir Jēzus Kristus, kas vienlaicīgi tiek saukts arī par Dieva vārdu. Ja mēs ņemam Jāņa evaņģēlija sākumu, tad Jānis bija jaunākais no apustuļiem un dzīvoja visilgāk un pārdzīvoja visus pārējos apustuļus un visus pārējos rakstus, kas ietverti svētajos rakstos, bija uzrakstīti apustuļa Jāņa dzīves laikā. Viņš visus tos pieredzēja, varēja nodot tālāk un arī pats rakstīt to, kas iespējams, ka viņš rakstīja to, kas pietrūka, protams, kā Dieva gars viņu vadīja. Bet šis pats sākums ir, kurā Jāņa evaņģēlijā, kurā tiek pastāstīts, ka Jēzus Kristus ir Dieva vārds. Un šis pirmais pants, es vairākas reizes esmu pieminējis, man tiešām aizrauja man sirdi un lika ļoti nopietni pārdomāt. Jo Glika tulkojumā ir mazliet savādāk iztulkots, ir būtiski iztulkots tā, kā tas ir oriģinālajā grieķu tekstā, jeb tekstus receptus mēs viņu saucam. Un šis vārds ir tāds, iesākumā bija tas vārds, un tas vārds bija pie Dieva, un Dievs bija tas vārds. Daudzos citos tulkojumos ir, ja lielāko daļu visiem tulkojumiem, šis pirmais pāns beidzās, vārds bija Dievs. Šeit ir rakstīts, Dievs bija vārds, tāpat tās arī Lutera tulkojumā. Tas pats parāda to, kad Jēzus Kristus asociējās pats ar Dieva vārdu. Un tad pat 14. pantā, 1. nodaļā mēs lasam, vārds tapa miesa un dzīvoja mūsu starpā, pilns žēlstības un patiesības, un mēs redzējām viņa godību, tādu godību kā vienpiedzimušā dēla no tā tēva. Tātad Jēzus Kristus ir Dieva vārds. Ko Dievs saka, to arī Jēzus Kristus saka vārds vārdā. Interesants arī šī attieksme, kā Jēzus attiecās pret to vārdu, ko viņš nodod, ko viņš saka, esot pats Dieva vārds. Jāņa evaņģēlijā 12. nodaļā rakstīt šādu vārdu no 46. panta. Es esmu gaisma pasaulē nācis, un lai katrs, kas tic uz mani, nepaliek tumsā. Un ja kas manas vārdus dzird un netic, tad es to netiesāju, jo es neesmu atnācis pasauli tiesāt,
bet pasauli atpestīt. Kas mani nicina un manus vārdus nepieņem, tam ir, kas viņu tiesā. Vārds, ko es esmu runājis, tas viņu tiesās pastarā dienā. Tātad šie vārdi ir atskaites sistēma, jā, tad arī vienlaicīgi pēc tiem mēs tiksim tiesāti, vai mēs esam viņus ignorējuši, vai mēģinājuši piepildīt un tiem sekojuši pēc savas labākās sirdsapziņas. Lūk, un interesanti arī vēlreiz gribētu pievērst uzmanību tam, ka šajā latviešu bībeles pirmajā tulkojuma izdevumā nav rakstīts uz vāka bībele, bet ir rakstīts Dieva svētais vārds. Tātad grāmata, jeb Dieva svētais vārds, tā svētā grāmata, jeb Dieva svētais vārds, kas priekš un pēc tā kunga Jēzus Kristus svētās piedzimšanas. Un no tiem svētajiem Dieva cilvēkiem, praviešiem un evaņģēlistiem, jeb priecas mācītājiem un apustuļiem uzrakstīts. Tad nekādas šaubas par to nav. Un pats lielākais akcents ir uz to Dieva svētais vārds. Un pagājušajā mēs runājām vairāk par to, kā reformācijas laikā, tad 16. gadsimtā arī pirms, attiecās pret Dievu vārdu. Un šī izmaiņa bija ļoti būtiski, ja pat revolucionāra, kad svētos rakstus, ja bībeli, kas bija noslēpta ilgu gadsimtiem no cilvēkiem un pat aizliegti, viņu cēla gaismā, iespieda, iztulkoja un sauca un uztvēra arī un lietoja to kā Dievu vārdu, un Dievs ar savu spēku un roku to atbalstīja un apliecināja. Gribētu šodien runāt mazliet par to jautājumu, kā lasīt Dievu vārdu, jo reiz tas ir svētie raksti Dievu vārds, tad mums pret to kaut kā jāattiecās, varbūt nopietni, un kā tad tieši. Un bieži mēs lasam un nesaprotam visu, un tad mums uznāk miegs, un ir garlaicīgi, un uznāk kaut kādas lietas visādas, un viens runā to, otrs runā šo, kā tad tas ir. Bet pirms es nolasītu vienu tādu brīnišķīgu pamācību, gribētu nolasīt jums arī vienu ticības apliecības fragmentus no Vestminsteras ticības apliecības, no Anglijas baznīcas ticības apliecības 1646. gadā. Tad lielā mērā bija Anglijas baznīca, bija presbiterāņu pārvaldībā tajā laikā, tad no tiem presbiterāņiem, kuriem arī bija Džons Knoks, par ko mēs esam runājuši mūsu radījumos, daudzkārtīgi no Skotijas. Viņa tātad ietekme šajā laikā bija guvusi virsroku Anglijas baznīcā, un viņa tajā laikā uzrakstīja Vestminsteras ticības apliecību. Nolasīšu visu pēc fragmentus, lai mēs ievērotu arī, kad 100 gadus vēlāk, ja šī attieksme nav mainījusies. Ja. Viņi bija dažādi, un dažādi notikumi ietekmēja cilvēkus, bet arī jāņem vērā tas, ka ticības apliecības un līdzīgus rakstus rakstīja parasti ar kaut kādu uzdevumu. Viņi nebija absolūti tā kā pateikt pilnīgi visu, bet tas ir kā konkrētajā situācijā viņi deva atbildi uz kaut kādu pretsparu. Un šajā laikā arī, protams, arī šis pretspats bija kontrreformācija. Šajā laikā tieši ap 668. gadu beidzās 30 gadu karš Eiropā, viens no asiņainākajiem ticības kariem, kurā Romas atbalstītāji mēģināja atgūt šo garīgo ietekmi un varu pār Eiropu. Tām vietām, tām zemēm, kurās bija reformācija ņēmusi virsroku arī valstiskā līmenī. Nu tad šajā kontekstā mēs ieraugām, ka atkal galvenais ir Dieva vārds, un šī Vestminsteras ticības apliecība ir vairākām nodaļām, bet pirmā nodaļa ir par svētajiem rakstiem. Tātad vissvarīgāko. To mēs sākam, un tikai tad mēs varam runāt par kaut ko citu, kā tas arī ir. Nu, sākšu ar otro punktu. Pirmais ir par radīšanu, vairāk kā Dievs radīs, un kad Dievs dod arī rakstus cilvēkiem. Un otrais punkts skan šādi. Zem svēto rakstu, jeb rakstītā Dieva vārdu nosaukumu, tagad ir visas vecās un jaunās derības grāmatas, kas ir šādas. Un sako jaunās derības grāmatu uzskaitījums, kādu mēs šodien pazīstam, bet bez apokrifiem, protams. Un turpinās rakstā, visi šie raksti ir Dieva iedvesmoti, lai tie būtu ticības un dzīves likums. Nākošais punkts. Grāmatas, ko parasti sauc par apokrifiem, nav dievišķi iedvesmotas, tā nav daļa no svēto rakstu kanona. Un tādēļ
tām nav nekādas autoritātes Dieva baznīcā, un tās nav jāapstiprina un jāizmanto citādi nekā citi cilvēku rakstīti raksti. Nākošais punkts - svēto rakstu autoritāte, kuras dēļ tiem ir jātic un jāpaklausa, ir atkarīga nevis no kāda cilvēka vai baznīcas liecības, bet pilnībā no Dieva, kurš pats ir patiesība, kas ir to autors. Un tādēļ tie ir jāpieņem, jo tie ir Dieva vārds. Tātad, citiem vārdiem, mēs varam saprast to, ka Dieva vārdu apstiprina pats Dievs. Un mēs arī to varam katrs savā ticības dzīvē piedzīvot, kad mēs savu cerību liekam uz to vārdu likumu, ko viņš ir teicis, nevis ko cilvēki par to domā, jeb kādas mācības un filosofijas un novirzieni, bet ko Dievs ir teicis, tad viņš atbild uz šo. Un tad 6. punkts, es izlaidīšu vienu. Visa Dieva pavēle par visām lietām, kas nepieciešams viņu godam, cilvēka pestīšanai, ticībai un dzīvei, ir vai nu skaidri izklāstīta svētajos rakstos, vai arī to ar labām konsekvencēm var izsecināt no svētajiem rakstiem. Un tiem nekad nekas nav jāpievieno, ne ar jaunām gara atklāsmēm, ne ar cilvēku tradīcijām. Tomēr mēs atzīstam, ka ir nepieciešama Dieva gara iekšējā apgaismība, lai glābjoši saprastu tās lietas, kas ir atklātas vārdā. Tad vārds nav papildināms, nedz ar tradīciju, nedz ar dažādām garīgām atklāsmēm, nedz ar cilvēku tradīcijām, jeb domām par to, bet viņš atzīst, ka ir nepieciešama Dieva gara palīdzība, kas ir noteikti ne tikai loģiski, bet pareizi. Nākošais punkts. Visas lietas rakstos nav vienādi saprotamas pašas par sevi, nedz arī visiem vienādi skaidras. Tomēr tās lietas, kuras ir jāzina, kurām jātic un kuras jāievēro pestīšanai, tad glābšanai, ir tik skaidri izklāstītas un atklātas vienā vai otrā rakstu vietā, ka ne tikai mācītie, bet arī nemācītie pienācīgi izmantojot parastos veidus, var tās pietiekami labi saprast. Tad arī ļoti būtisks lieta, tad, kad svētos rakstus var lasīt katrs cilvēks, un to darot uzmanīgi, ar svētā gara palīdzību, viņš var saprast galvenās lietas, ja ne visu, smalkumos, ja detaļās, bet galvenās lietas, kas vajadzīgas glābšanai un dzīvei, viņš to var saprast. Atkal izlaizīšu maz gabalu, 9. punkts. Rakstu skaidrojumu nekļūdīgs noteikums ir paši raksti. Un tādēļ ir rodas jautājums par kādu rakstu panta, kas nav daudz šķautināts, bet gan viens, patieso un pilnīgo jēgu, tas jāmeklē un jāizzina pēc citām rakstu vietām, kas runā skaidrāk. Tad raksti paskaidro paši sevi. Pēdējais šajā nodaļā punkts. Augstākais tiesnesis, pēc kurai jāizšķir visi reliģiskie strīdi un jāpārbauda visi koncilu dekrēti, seno rakstnieku viedokļi, cilvēku doktrīnas un privātie garu darbi, jeb gara darbi, un uz kura spriedumu mums jābalstās, nevar būt neviens cits kā viens svētais gars, kas runā svētajos rakstos. Tātad visas garīgas lietas, notikumus, jeb atklāsmes, sludināšanas, ticības, mācības un ticības apliecības, jeb pārējās lietas, jeb arī svētos sentēvu rakstus, kādu tur bijuši pirms daudziem gadiem, jeb tūkstošiem gadiem, 1000 gadus atpakaļ. Pārbauda Dievu vārdu un nekā savādāk Dievu vārdu, kur apgaismo svētais gars, jeb šī gadījumā teikts otrādi svētais gars, kurš runā caur svētiem rakstiem, kas varbūt ir viena no pareizākajiem formulējumiem. Lūk, šāds te apmēram ieskats, varbūt papildinājums pagājušam raidījumam par to, kā attiecās pret Dievu vārdu kristīgā draudze šī gadījumā. Tas jau vairs nav reformācijas laiks, bet arī faktiski lielas cīņas laiks, šie te cīņa ar kontrreformāciju, kas bija ļoti, ļoti agresīva un spēcīga. Lūk, gribētu jums šodien celt priekšā vienu ļoti interesantu rakstu. Un šis raksts ir arī par šo pašu tematu, protams, kas saucās viena pamācīšana, kādā vīzē tie svētie Dieva raksti jālasa. Un šis ir uzrakstīts latviešu valodā,
Un šis raksts ir no Latviešu Bībeles tulkojuma 2. izdevuma priekšvārda, kas izdots 1739. gadā. Tie priekšvārdi ir diezgan vairāk un gari, un tad citi ir vāciski rakstīti pārējie. Ja? Un šis ir rakstīts latviešu valodā. Viņš rakstīts diezgan tādā senatnīgā latviešu valodā, tāpēc es viņu ne tikai saīsināju, lai mēs varētu ietilpināties rādījumā, tas nebūtu pārāk garlaicīgi, bet arī viņu mazliet adaptēja tādā mūsdienu latviešu valodā, varbūt ne pilnīgi, bet, ja jūs gribat pilnīgo to tekstu dabūt, tad jums jāsameklē šis te 2. izdevums. Viņš arī ir internetā atrodams Latvijas Nacionālās bibliotekas mājaslapā, un jūs varat izlasīt oriģinālu, kāds viņš ir ļoti interesants. Kādā veidā jāraksta Dieva svētie raksti jālasa, kā tas var cilvēkam izdoties uz savu dvēseles labumu un mūžīgu dzīvošanu. Tad viena no lietām ir, kā tad mums lasīt svētos rakstus, ja, ko mēs varam tur no viņiem saprast un kādā veidā. Un šeit rakstīt tā kā tam laikam, tajā laikā, tad viņa autori tā kā mazliet šaubas, vai tas ir Blaufūss vai Fišers. 100 gadus vēlāk, 4. izdevumā, ir atkal ievietots šis te pamācība, jeb šis ievads Bībelē. Ja? Un tad rakstīts, ka Fišers ir autors šim rakstam, tad superģenerāla intendants tā laika. Bet tā zinātniskajā vidē es sapratu un dzirdēju, ka tiek domāts, tas ir Blaufūss rakstījis, lai kā tad būtu. Bet tas ir ļoti interesanti un būtiski mums. Un faktiski, cik es runāju ar cilvēkiem, tas ir ļoti noderīgi. Kas tad tas ir? Un tad es sākšu lasīt šos citātus un tad uzklausiet šo pamācību. Tā ir pamācība, tas nav Dieva vārds, tad cilvēki rakstīt pamācību, kas dod arī, man liekas, tādu ļoti interesantu ieskatu. Tad es sāku lasīšanu. Zināms ir, ka tas augstais Dievs savus lielāko mīlestību un žēlastību ir parādījis, ka viņš savu pašu vienpiedzimušo dēlu priekš mums ir nodevis, kas mūsu pazudušas un pazudinātus cilvēkus ir atpestījis un atpētis no nāves un mūžīgas pazušanas. Bet ko gan cilvēks no šīs lielās Dieva žēlastības būtu zinājis, ja vien pats mīļais debesu tēvs cilvēkiem to nebūtu līdzis sludināt un svētajos rakstos uzrakstīt. Tad mans komentārs, tad, ja mums nav svētie raksti, tad visa lieta par Dievu ir viena tumsība un nekas nav redzams, tā kā Gliks to teica, ka svētie raksti ir kā gaisma tumsībā. Mēs sākam uzzināt par Dievu, kas viņš ir, kāds viņš ir, ko viņš no mums sagaida, kāda ir viņa likuma no viņa rakstiem. Kad mēs dzīvojam pēc tā, tad Dievs atbild un mēs piedzīvojam, ka tā ir patiesība. Tad, ja mums rakstu nav, tad nekā nav. Lūk, tad las tālāk. Tāpēc šī ir arī viena liela Dieva žēlastība, ka viņš mums ir devis savus dārgos vārdus uzrakstītus svētajos rakstos. Tad Dieva vārdus, savus dārgos vārdus uzrakstītus svētajos rakstos. Jo viņš mums ar tiem rakstiem nevien dod ziņu no pestītāja, bet caur tiem viņš mūsu sirdīs arī dod ticību uz viņu. Apskaidrodams mūsu tumšo sirdi un atgriezdams mūsu grēcīgo prātu pie Kristus, pie kā mēs īstenā ticībā dabūjam visādu dvēseles labumu un to mūžīgo dzīvošanu. Redzi, tādu lielu labumu Dievs mums caur saviem svētiem vārdiem parāda. Tāpēc tie augstu cienījam, jo viņi ir doti no paša Dieva. Mums ir par mūsu mūžīgu labumu, jeb labklāšanu, jo kāda gan manta pasaulē būtu tik dārga kā Dieva vārdi. Tāpēc arī Dāvids 119. dziesmā saka tā, tavas mutes bauslība ir man labāka nekā 1000 zelta un sudraba gabali. Bet las tālāk, bet ko palīdz viena manta vai tā dārga lieta, kas paslēpta vai aizslēgta lādē? Tā tas ir arī ar Dieva vārdiem, ko tie līdz, ka tie ir kā aizslēgti un paslēpti un nenonāk ne cilvēku rokās, ne sirdīs. Tad, ko līdz, ka tev grāmata, ja man grāmata stāv plauktā, ja varbūt kabatā, ja es viņu nelasu un neņem vērā. Tad las tālāk. Tāpēc mums Dievam ir no sirds jāpateicas par to, ka viņš šajos pēdējos laikos tik ļoti par cilvēkiem ir apžēlojies, ka nevien liek Dieva vārdus viņiem bagātīgi pasludināt,
bet arī dod visai pasaulē rokās drukātus rakstus. Tā tiešām bija liela revolūcija, liels notikums, ko Dievs bija sagādājis cilvēkiem, un arī mums šodien šī pati iespēja. Mums var rokās būt nodrukāt grāmatā Dieva vārds, jeb Dieva raksti. Kā daudz tādu cilvēku būtu bijuši, kas iespiestos svētos rakstus, dotu cilvēku rokās. Kaut vai daudz tādu cilvēku būtu bijuši, kas svētos rakstus arī labprāt gribētu ņemt pretī un pareizi lietot sev pašiem par savu mūžīgu dzīvošanu. Bet daudzi cilvēki ir kūtri, un tie Dieva vārdi viņiem tā riebjas, ka viņi tos negrib redzēt. Citi ir nedaudz labāki, kas gan liekas, ka tos ciena un lieto, tomēr tos nelieto, kā nākās, ka tie viņiem varētu dot labumu. Tāpēc ir vajadzīgs tos laikus uzmundrināt, neprātīgs mācīt un ikvienam parādīt, kādā veidā Dieva vārdi ir jālieto un jālasa, lai tie tiešām cilvēkam var būt par dvēseles labumu un mūžīgu labklāšanu, tad mūžīgu dzīvošanu. Tad arī mēs šobrīd to lasam, šo te pamācību. Un tad pirmais punkts, kas tiek rakstīts. Vispirms vajag cilvēkam nebūt kūtram un lasīt svētos rakstus, bet viņam būs šos rakstus labprātīgi un bieži lasīt pēc savas izvēles, ja nevis piespiest. Jo kāds labums būs no tiem Dieva vārdiem, kam tā Dieva grāmata, ja Bībele gan ir mājās, bet to nelieto un nelasa, bet tikai reizēm kādu mazumiņu palasa un tad ilgāku laiku vairs rokā neņem. Mums arī tā gadās, vai ne? Dieva vārdi, jeb svētie raksti Bībele, tev labi un daudz jālasa, kā pats Dievs to arī ir pavēlējis. Un visi svētie cilvēki tā darījuši, un ar to ticīgi un dievbijīgi kļuvuši. Tas ir diezgan interesants apgalvojums. Ar Dieva vārdu lasīšanu cilvēks paliek ticīgs un dievbijīgs. Dažs saka tā, ko es lasīšu Bībeli, ja tas man nav vajadzīgs? Jo, kad mēs zemnieku ļaudis mākam skaitīt savus parastos pāteriņus, daudz maz no Dieva vārdiem protam, un vismaz zinām savu kaķismu, tad mums Dieva vārdu ir diezgan. Mums nevajag to lielo Bībeles grāmatu lasīt. Tas tā kā viņš tāda zemnieka izteikumi, jo tajā laikā galvenokārt zemnieki bija latvieši, un amatnieki. Valdnieki tie bija vāciski runājošie. Un atbild šādi, ak, cilvēks, kaunies tā runādams, tiešām tu neesi daudz labāks kā viens pagānu cilvēks. Tu lielies esam kristīts cilvēks un nicini svētos rakstus, ko Dievs pats licis uzrakstīt. Dod tev tos rokā un pavēl, ka tev būs tos lasīt. Kā jau iepriekš sacīts, ak, gudrinieks, tu vēl sāks Dievu mācīt. Viņš, Dievs, ir licis uzrakstīt visus svētos vārdus, tik labi kā vecās, kā jaunās derības, ka ik katram tos būs lasīt. Viņš arī ir apsolījis, ka tam, kas tos lasa un tiem paklausa, būs to mūžīgu dzīvošanu dabūt. Bet tu saki, man nevajag lasīt visus tos Dieva vārdus. Es tāpat bez viņa lasīšanas debesīs nākšu. Man bail, ka tu tā Dieva vārdus nievādams ellē nokļūsi, ja tas oriģināls teksts skan elles dibinā brauksi. Un mūžīgi nožēlos, ka tu Dieva vārdus neesi labāk cienījis. Jo kas Dieva vārdus tā nievā un nicina, tas nicina pašu Dievu un nepaliks nesodīts. Lai Dievs par tevi apžēlojās un tev tādu prātu dod, ka tu vairs tā nerunā un nedomā, ka tu augstu cieni un labprāt lasi Dieva vārdus, kā Dievs pats to stipri ir pavēlējis. Cits atkal saka tā, man gan ir labs prāts uz to Dieva vārdu lasīšanu, bet ko es lasīšu, kad es neprotu, ja varbūt nesaprotu? Tie baznīcas kungi un citi gudrie cilvēki gan māk Dieva vārdus lasīt, bet mēs, nabaga zemnieki, kā lai mēs protam Dieva vārdus lasīt? Un atbildes skan šādi. Ak, cilvēks, kā nu tu vari tā runāt? Vai tad Dievs Dieva vārdus priekš baznīcas kungiem vien licis rakstīt? Vai ne priekš visiem cilvēkiem? Tiešām priekš visiem. Tikpat daudz tiem vientiesīgiem kā tiem gudrajiem. Tiešām Dievs nebūtu tāds caur saviem kalpiem darījis, ja tie sliktie cilvēkam nav tik liela saprašana gudrība, nemaz nevarētu saprast Dieva vārdus. Tici man,
ik viens cilvēks, lai kāds būtu bijis, gan var to saprast, ja viņš tā lasa, kā pienākās lasīt, un sargās no nelabas un veltīgas lasīšanas. Kā diemžēl dažkārt notiek, ka dažs lasa tikai aiz garlaicības vai aiz lepnības, ar lepnu sirdi, vai tāpēc vienu lasa, lai viņš varētu citu priekšā palielīties, kāds lasītājs un grāmatnieks un vārdu zinātājs viņš esot. Tāpat nedara pareizi tie, kas svētos rakstus lasa un tikai galvā patur, bet sirdī nevienu pašu vārdu īsti neņem vērā. Jebkas tos tādēļ lasa, lai viņi tikai kavētu laiku ar citiem par Dieva vārdiem parunāties un apjautāties. It kā izklausās labi, vai ne? Bet tomēr tas nerunā par Dieva vārdu darīšanu, jeb Dieva vārdu, kas mājā mūsu sirdīs un domās, bet gan tikai par domāšanas veidu, jeb gudrošanu, jeb pārunāšanu un ārēju rīcības. Vairāk izklausās pēc farizejiem. Tad las tālāk. Ak, kaut nebūtu bijuši tik grēcīgi un bezdievīgi cilvēki, kas Dieva vārdus tā lasa, ka viņi tos atkal nepatiesi un aplam lieto, vai ar smiekliem jeb jokiem, vai tā, ka viņi tos pārgroza un ar tiem grib aizbildināt savu viltīgo ticību un grēcīgu prātu un grēcīgu dzīvošanu. No visām šādām lasīšanām cilvēkam ir ļoti jāsargās, jo tās nedod tev labgumu, bet gan lielu sodību. Pretīm Dieva vārdu lasīšana cilvēkam labāk izdodas, kad viņš ar tādu prātu un sirdi lasa, kad patiesi dzenās uz to mūžīgo dzīvošanu. Ja kad cilvēks uz to dzenās, tad viņš negrib kļūt pazudināts, bet dabūt Dieva žēlstību un visu to mūžīgo svētību, jeb labklāšanu, tad viņam ir arī īstens un labs prāts uz Dieva vārdiem, tad motivācija tāda. Ja? Un viņš grib labprāt zināt, ko Dievs tur šajos rakstos ir pavēlējis, kādu ceļu uz mūžīgu dzīvošanu viņš mums ir tur parādījis. To pašu grib arī, viņš arī pats to grib meklēt un atrast. Tāpēc viņš ilgi negaida, viņa sirds, viņa dzen un spiež, viņam jāsteidz pie sirsnīgas Dieva vārda lasīšanas. Tas ir diezgan interesanta lieta, tas padoms ir, ka mēs lasām Dieva vārdu, tad mēs pārdomājam mūžīgās dzīvības jautājumu, jo tur ļoti daudz par to ir runāts. Ja? Un neesam viegliprātīgi šajā te lietā. Las tālāk, kad viņš Dieva vārdus iesāk lasīt, tad viņš saprot, tad lasītājs, ja? Ka viņš nevar paļauties uz savu pašu gudrību un saprašanu, jo viņš pie sevis atrod, ka viņa paša sirds ir tumša, caur grēkiem apstulbota un cieta. Viņš pats no sevis nevar tos Dieva vārdus pareizi saprast. Ko tad viņam būs darīt? Vai viņam būs pārtraukt to lasīšanu? Tas ir labs jautājums, ja mēs bieži sastopamies ar šādu lietu, ka mēs lasām Dieva vārdus, svētos rakstus un kaut ko nesaprotam, mums paliek garlaicīgi un mēs mētājamies no vienas vietas uz otru. Bet šeit ir ļoti nopietnas padoms tālāk, kas mums nopietni jāņem vērā. Nē, viņam nav jāpārtrauc, bet viņam vajag lūgšanu, lai viņš no Dieva lūdz un meklē saprašanu un svētā gara apskaidrošanu. Lai viņš var patiesi saprast un ņemt vērā to, ko viņš lasa Dieva vārdos. Tas jādara tādā veidā, lai cilvēks gan pirms, kā arī pie Dieva vārdu lasīšanas un pēc, no visas sirds pielūdz Dievu, lai viņš tam dotu tos Dieva vārdus pareizi lasīt un saprast. Ņemt vērā. Redzi, kad tu tagad rokā ņem to Dieva grāmatu un gribi to lasīt, tad tev sākumā no sirds ir jāgriežas pie Dieva un jālūdz šādā vai tādā veidā, sakot, piemēram, šādu. Mīļais debes Tēvs, tu redzi, ka es tagad gribu lasīt tavus svētos rakstus, labprāt gribu meklēt tur mūžīgu dzīvošanu. Ak, dod man to patieso saprašanu, lai tavs svētais gars apskaidro man tumšo sirdi, atved man saprašanu, rakstīt cieto prātu, lai es nelasu tavus vārdus garlaikot, bet gan tā, lai tie man patiesi iet pie sirds un svētī manu dvēseli uz mūžīgu dzīvošanu. Tāda žēlstība, lai man notiek caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Āmen. Un tālāk rakstīts tā, tas svētais gars tev mācīs arī lūgt, ja tu vien labprāt gribēsi Dieva vārdus lasīt pareizi, tikai atver tam savu sirdi, un tad, kā viņš tev māca un pamudina, tā lūdz ar
savu tēvu ar tādiem mīļiem un sirsnīgiem vārdiem, kā vien tu proti. Šeit sakot tāda garāka pamācīšana, kā lūgt Dievu svētā gara vadībā, un es tā nelasīšu to šoreiz diezgan garš tas teksts, jo tajā laikā bija modē, var teikt, tradicionāli, kad baznīcās lasīja lūgšanu grāmatas, ja sekoja mācītājiem un paši cilvēki mazāk lūdz un neprata tam dēļ arī tas garākais paskaidrojums. Un to mēs šoreiz lasīsim. Un kad viņš, šis lasītājs, kādu nodaļu, jeb gabalu no Dieva vārdiem nolasīs, viņam ir atkal ar lūgšanu jābeidz, kā viņš priekš lasīšanas Dievu, pat saprašana bija lūdzis, tā viņam atkal pēc tās lasīšanas ir jālūdz, ka viņš tos lasītos vārdus varētu savā sirdī paturēt. Tas ir ļoti būtiska lieta. Las tālāk. Ja viņš to arī pēc lasīšanas Dievu lūgs, tad tā arī notiks, ka viņa sirds būs pamudināta uz patiesu Dieva vārdu apdomāšanu. Gribēdams labāk visus vārdus saprast un lasīt savas dvēseles labumam, jeb svētībai. Tāpēc viņš visus šos vārdus tik nopietni apdomās. Un tā tas arī ir vajadzīgs, jo kā bez lūgšanas īstena saprašana no Dieva, to Dieva vārdu nevar būt, tāpat arī lūgšana bez apdomāšanas nepalīdz niekam. Šīm divām lietām, proti lūgšanai un apdomāšanai, jābūt kopā pie Dieva vārdu lasīšanas. Kā trepēm vajag divas kārtis, tāpēc, ka šīs divas lietas, proti lūgšana un Dieva vārdu apdomāšana, ir kā trepes, ar ko mēs savā sirdī uzkāpjam pie Dieva. Šeit ir tāda līdzība, ko viņš stāsta, kad trepēm ir divi kāti un kāpšļi, tā kā divi vertikālie un kāpšļi, tāpēc šī vertikālās daļas ir, lai mēs aizsniegtu Dieva vārdus, lai mēs viņus saprastu un darītu, tad ir lūgšana par to, lai Dievs mums nāk palīgā svētību, un arī apdomāšana, ka mēs lūdzot Dievu apdomājam un lasam un kārtīgi uzmanīgi izpētam, kas tur rakstīts. Lasiet tālāk. Jo Dievs mūs savos vārdos māca, kā mēs varam tikt pie viņa, ja mēs sirsnīgi viņu pielūdzam un ar savu sirdsprātu dzenamies uz augšu pie viņa. Redzi, ka pie Dieva vārdu lasīšanas tā apdomāšana tikpat vajadzīga kā lūgšana, un viena bez otras nevar būt. Tāpēc lasa Dieva vārdus ar labu apdomāšanu un neļauj aiziet nevienam pašam vārdam neapdomātam. Tāpat arī visi vārdi ir jāapdomā, kā tie jāsaprot. Tad no tā konteksta, tālāk pat konteksta lietām mēs jāizpēta, kas un ko tur runā un kas notiek. Ja? Ņem vērā arī šādu labu padomu pie Dieva vārdu lasīšanas. Lai tu svētos rakstus nelasi šurpu turpu, jeb pa gabaliņiem vien, bet lasi vienu veselu grāmatu caurim un apdomā visus vārdus, kā tie savā starpā ir kā sasieti viens vārds pie otra, viens vārds padara skaidru otru. Ņem vērā, ka visi tie pravieši, Kristus un viņa apstuļi, kā ar vienu muti runājuši, un tie svētie Dieva cilvēki, kā ar vienu roku rakstījuši, tā ka visi viņa vārdi labi saskan, un ka tie ir vieni un tie paši vārdi. Tad tas ir ļoti labs padoms un nopietnis, lai mēs nelasām vienus fragmentiņus tikai, jeb tos bībeles kaleidoskops, kāds viņus sauc, tos lasīšanas plānus, mēs nekad nezinām kontekstu, kāds viņš ir. Bet lasām veselu grāmatu, jeb apostolisko vēstuli, jeb evaņģēliju, mēs varam lasīt visu un tad pa nodaļām, nelasīt tādiem fragmentiem un lēkājot vienu uz otru vietu. Tas ir ļoti būtiski pie saprašanas, ko tad Dievs gribēja teikt. Lūk, tajā gabalā, ko tu lasi, apdomā visus vārdus pareizi, vienmēr ticēdams, ka neviens pats vārds nav velti rakstīts. Domā arī tā, ka visi vārdi ir rakstīti kā tieši priekš tevis. Tādēļ tev jāņem vērā, ko Dievs tur māca, ko viņš no tevis prasa. Kāpēc viņš šo vai to pavēl, šo vai to dod zināt vai brīdina tevi. Vai tas ir par pamudinājumu, atgriešanos uz grēkiem vai ticību uz Jēzu Kristu. Vai varbūt viņš arī tev caur tiem vārdiem grib stiprināt ticībā un iepriecināt. Redzi, tāda apdomāšana pie pašas lasīšanas ir vajadzīga. Tādēļ es atgriezu, ka tu Dieva vārdus nelasi nepareizi un veltīgi tiem pārskrienot nepārdomādams. Tālāk,
Lai cilvēks savā sirdī svētam garam padodās, tad viņš tos Dieva vārdus lasot, tos sirdī iespiedīs, un vēlāk viņš tos dažādā veidā tam cilvēkam atgādinās. Tad tā vien būtiski ir lieta, kad mēs lūdzam, lai Dievs mūs tos ieraksta sirdī un mūsu domās Dieva vārdus, jo mēs zinām, jaunās derības apsolījums ir, ka tas kungs ierakstīs savus baušļus, savus likumus mūsu domās un mūsu sirdīs. Tas, protams, nenotiek bez mūsu piedalīšanās, bez mūsu akcepta un līdzdalības kā pārējās Dieva lietas. Ja? Viņš mums to dara, ja mēs to gribam, lūdzam un arī lasam. Mazliet tālāk, tādēļ, lai tavs sirds visvairāk tiecās pēc Dieva vārdu lasīšanas un apdomāšanas, ka tu šo atzīšanu dabū savā sirdī. Tad pa sirdi šeit iet. Tad mazliet tālāk. Tādēļ cilvēkam pienākās, ka viņš lasītos un apdomātos vārdus savā sirdī glabā, tiem tic un paklaus. Mūsu pestītājs saka, Lukas evaņģēlijā 11. nodaļā, svēti ir tie, kas Dieva vārdus dzird un pasargā. Tāpēc nekādā veidā neturies Dieva vārdiem pretī, bet atver savu sirdi, tici un paklausi tiem no sirds. Kas tādi gudrinieki ir, kas negrib ar labu un vientiesīgu sirdi tos Dieva vārdus uzņemt un ticēt, bet runāt tiem pretī? Tu saki, kā tad man Dieva vārdiem un jātic un jāpaklausa? Es atbildu, ka tev pirmkārt jātic, ka viss, ko Dieva vārdi saka, ir patiesas un taisnas, un ka tajos nav atrodami nekādi meli, nedz netaisnība. Šo ticību tu dabūsi no pašiem Dieva vārdiem, tos lasīdams ar labu apdomāšanu. Tomēr tev vēl nepietiek, ka tu savā prātā tici, ka Dieva vārdi ir patiesi, bet tev arī vajag viņu, Dieva vārdu mācību savā sirdī uzņemt, ka tie tavu ticību top savienoti, jeb abriedināti. Un var tevi izdarīt to, ko viņi māca. Viņiem jātop ierakstītiem tavā sirdī, lai tie tavu sirdi tā iztaisa un tādu prātu iekš tevis padara, kā paši Dieva vārdi tev to māca. Apmēram šāds, te vēl vairāk uz priekšu ir šīs lietas, bet apmēram šāds savilkums kopā. Un grūti pateikt, kā tev liekas, ka tas ir nozīmīgi vai nav. Bet mums šī pamācība, ja mums viņa nav, kā lasīt Dieva vārdus, ja mums viņi nav mācīti draudzē vai kādā citā vietā, tad mums viņi ir vajadzīgi un arī jāpārbauda, kādu mēs to darām. Jo no tā tik ļoti daudz, kas ir atkarīgs, jo no Dieva vārdiem nāk mūsu ticība, vienīgā ticība, kas ir īsta. Ticība, kas nav no Dieva vārda, tā ir mājiņticība. Mēs ticam uz kādu cilvēku vārdiem, mācībām, jeb kas tas arī nebūtu, apliecībām, jeb labām vai sliktām lietām. Lūk, es rakstīju tādu kopsavilkumu, varbūt gari tas mazliet, kādi tie punkti šeit bija apmēram. Es nolasītu jums tos galvenos punktus šajā te kopsavilkumā, ko šī mācība saka. Šī mācība saka tā, ka Dievs ir licis uzrakstīt savu vārdu un pavēlējis tos lasīt. Tad tas ir Dievs pats, kas to darīs. Tā ir pamatticība. Ja mums šī pamatticība nav, tad mēs vēl esam ceļā pretī kristīgai ticībai. Nākošais tāds secinājums ir izvilkums, ir plānpunkts. Ir cītīgi lasīt Dieva vārdu, tad labu sirdi meklēt to un dzīties pēc tā, var teikt. Ja? Dieva vārdi ir rakstīti visiem, un visiem ir iespējams viņus saprast, ja viņi lasa ar godīgu un skaidru sirdi. Un lasīt Dieva vārdus ir ļoti labi un pareizi ar tiekšanos pēc mūžīgās dzīvības, jo daudzās vietās par to ir rakstīts, kas ir šis ceļš, kāds viņš ir pretī mūžīgai dzīvībai. Jo viens ir, ka mēs esam glābti no mūsu grēcīgās dzīves, no grēcīgās dabas, no pasaules kunga rokas. Mēs esam tagad nolikti uz šī ceļa, kas ir Kristus draudze. Šī dzīve, līdz mēs pārējām no šīs caur nāves vārtiem, ja, pārējām uz nākošo dzīvi. Kā to mums raksta, māca svētie raksti.
Un šajā ceļā mums ir daudz piedzīvojumu. Un Dieva vārds mums lielākoties māca, kā iet šo ceļu. Viņš māca arī, kā ieiet šajā ceļā, bet arī kā iet pa šo šauro ceļu, kā Jēzus saka, kuru neatrod daudzi, kurš ir jāmeklē. Las tālāk. Tad lasot svētos rakstus, ir jālūdz svētā gara gudrība un gaisma. Gan pirms lasīšanas, gan arī lasīšanas laikā, lai šie vārdi mums kļūst saprotami un lai šie vārdi arī var nokļūt mūsu sirdī. Un, kad mēs lasām Dievu vārdus un kad mēs viņus izlasījuši, mums viņi ir jāpārdomā, mums ir jāatgriežas atpakaļ pie šī teksta un ar svētā gara jau tagad doto gaismu, jeb sapratni, ir jāapstāsta vēlreiz un jāatkārto, kas tur bija, lai viņi paliek mūsos. Jo šīs pasaules garam ir tieksme zakt šos vārdus, kā mēs varam izlasīt arī Mateja evaņģēlī 13. nodaļā, kur līdzība par Dievu vārdu sēklu, kad Dieva vārds tiek zakts. Zakts mēģinās nomākt un aizmānīt un ar pārbaudījumiem dažādiem. Ja tas viss notiek ar Dieva vārdu, tāpēc šīs arī pamācības ir ļoti derīgas. Tad arī šī pamācība līdzība bija šajā pamācībā, kad lūkšana, Dieva lūkšana un vārdu pārdomāšana, tas ir kā kāpnes, kas ved mūs tuvāk pie Dieva vārda. Tad mums ir jālūdz arī, lai Dieva gars mums atgādina Dieva vārdu mūsu ikdienā. Tas ir ļoti svarīga lieta, kā mums šo vārdu dzīvot, lai Dieva gars mums to dod. Un es neizlasīju to sadaļu, bet bija arī tāda pamācība, kad svētajos rakstos, kad mēs lasām, mums visur jāmeklē Jēzus Kristus, gan vecā, gan jaunajā derībā un jāskatās uz viņu. Un kad Dieva vārdu patiesība mums ir jāpaglabā savā sirdī kā patiesība, ja tad kā Dieva vārds, kas ir Dieva vārds, nevis mūsu grāmatā, kas uzrakstīts, ko mēs parasti lasām, jeb kaut ko savādāk, bet tas ir kā Dieva vārds. Tad ticēt un paklausīt Dieva vārda mācībai. Nu, šādi te kopsavilkumi un man šķiet tas ir ļoti labs padoms. Man arī tas bija ļoti labs padoms, kas viņu izlasīja šajā te otrajā izdevumā, latviešu valodas bībeles otrajā izdevumā, kur tas arī ir rakstīts un 1825. gadā vēlreiz 4. izdevumā viņš nodrukāts un ja kādam ir pieejams šīs lietas, jūs varat izlasīt šo pilno tekstu. Un ja tas ir, svētie raksti ir Dieva vārds, kas arī ir un ir domāts mūsu dzīvībai, mūsu ticībai, tad šī svēto rakstu studēšana gan vienam pašam, ja kopā ar brāļiem un māsām ir tik ārkārtīgi svarīgi, kas ir dzīvības un nāves jautājums brīžiem. Jo pasaule un pasaules cilvēki mēģina mūs aizvest projām un vēlns ar visām viltībām nāk, lai mūs sadalītu no Dieva vārda. Un tad var būt korumpēts vadītāji, gan draudzēji, gan visā citās vietās. Ja? Un vienīgās zāles pret to ir Dieva vārda studija. Svētā gara vadībā, un par to arī daudz brīdinājumu bijuši, un arī esam kādreiz lasījuši tāds hugenotu brīdinājums bija 850. gada, 1850. gada, kur ir teikts, ka tas ir svarīgi visai cilvēcei faktiski, lai cilvēks neaizved tumsā. Nu, slavu Jēzum, paldies, ka mēs varējām šodien kopā runāt par šo svarīgo lietu, lai Dievs mums to palīdz un saprast, un ja tas kungs gribēs, varēsim atkal tikties pēc nedēļas. Visu labu!